Sveicināti! Mani sauc Viesturs, un es šobrīd pastāstīšu visu jums par dīķiem. Dīķu esošajiem, kā arī topošajiem saimniekiem, ko der zināt. Šobrīd mēs nobeigsim rakt šādu nelielu 20x30 dīķīti, un pie viena pastāstīšu derīgas lietas, ko der zināt par dīķiem un par dīķu rakšanu. Šis ir tāds neliels piemājas saimniecības dīķīts, aptuvenais izmērs 20x30, tāds neregulāras formas, nav kantains basēns, pārsvarā tādus kantainus nerokam. Ja saimnieks ļoti grib, tad, protams, izrokam arī kantainu dīķi, lai būtu kā basēns. Tā, ko der zināt par šādu dīķi? Šādu dīķi pārsvarā saimnieki izvēlās rakt, kuriem ir zemes gabals līdz pushektāram, 5000 kvadrātmetriem. Ja ir lielāks zemes gabals, tā jau tomēr prasītos parasti lielāku dīķi, un saimnieks jau arī tomēr grib tad lielāku dīķi. Dīķa dziļums ļoti svarīga lieta, ko vajadzētu ievērot un zināt, kad, protams, kādreiz tirgu bija plašs piedāvājums 20x30 metri dīķis, 2,5 metra dziļums. Šāds dīķis tirgu bija piedāvājumā, tāpēc, ka bija daudz tādu piedāvātāju ar maziem ekskavātoriņiem, kuriem bija ļoti tā ērti un viņiem atbilda tehnika izrakt šādu dīķi, tāpēc bija tāds piedāvājums. Protams, kas ir tādus dīķus saimnieki izrakuši, viņi īsti laimīgi nav. Viņi šobrīd meklē mūs, lai mēs šos dīķus padziļinām. Tas ir, dārgs process, ūdens atsūknēšana, visas gruntas jāceļ pēc tam ārā no lejas. Labāk to darbu ir izdarīt uzreiz. Mēs iesakām rakt vismaz 4 metri, lai nebūtu vēlāk nekādas problēmas un, kā teikt, jāmaksā dubultā. Rokam uzreiz 4 metri, un mums tehnika speciāli mēs nodarbojamies ar dīķiem. Mums tehnika atbilst visam šam. Lai varētu izrakt 4 metru dziļumā, jābūt spēcīgam ekskavātoram. Protams, dīķi tiek rakti mitrās gruntīs ļoti bieži, līdz ar to ekskavātoram jābūt ir aprīkotām ar platām ķēdēm. Ekskavātoriem pārsvarā 1,30 m kāpurķēdes. Šaurākas ķēdes, viņas netur šī mitrā grunts, ir vēl kūdraina grunts, grimsas nost, kā teikt, tas ekskavators tad neko prātīgi nevar izdarīt, jo vienkārši ekskavators grimsas nost. Bieži vien saimnieks skatās roku blakus šoseju būvē, atbrauks ekskavators pa sestdienas svētdienas sarunāšu vadītāju, izraks pa lēto. Bieži vien tā nesanāk, ka ekskavators nav aprīkots pienācīgi ar platām ķēdēm, kā arī vadītājiem bieži vien nav pieredze šajos darbos, jo, jebkurā darbā jābūt, visi zin to, jābūt pieredze. Šosei ir viens būvēt, dīķi rakti kaut kas pavisam atkal cits, tas nav šosei būvēt, braukt pa šķēmu, cietu virsmu un dīķis mitrās vietā, kūdra, jābūt pieredzē. Mums, kā teikt, jau ir pieredze diezgan plaša, darbojamies mēs dīķu rakšanā profesionāli. Es konkrēti darbojos no 2007. gada, tas ir jau 16 gadi, sanāk jau 17. Protams, mēs darbojamies kopā ar tēvu, un tēvs jau no 80. gadiem jau melorācijā strādāja un arī dīķus raka, tā kā, tur ir ļoti liela pieredze visos šajos darbos. Darbus vienmēr cenšamies veikt augstākajā kvalitātē, iesakam saimniekam, lai nebūtu pēc tam 2x3 jāpārtaisa, darīt pareizi, kā to vajag darīt, nevis kā, lētāk. Lētākais risinājums nevienmēr ir tas pareizākais. Iesakam, tomēr netaupīt. Protams, ja saimnieks ļoti grib kā lētāk, nekas cits neatliek, bet pārsvarā cenšamies tomēr tā kā pareizāk, nevis tā kā lētāk.
pateikt, tātad pirmais, ar ko būtu vispār jāsāk saprast, kur rakt to dīķi un vai tai dīķī būs ūdens. Tātad, lai ūdeni mums jāskatās, pirmkārt, ja saimniecībā ir aka. Kādā dziļumā akā tas ūdens ir. Jāskatās. Nu, ja nav akas, nu, dar izrakt vienkārši kaut vai ar lāpstu, vienkārši bedrīt 1,5 metra dziļumā un paskatīties. Tur ir ūdens, cik daudz pavasarī, cik daudz vasarā nokrīt, vai izžūst, vai neizžūst. Un no tā mēs varam secināt, kāds šis gruntsūdens varētu būt. Nu, trešais variants vēl ir skatīties, nu, ja iet blakus grāvis vai upīte. Un, ja grāvi un upītē ir pietiekami ūdens, nu, tad jau tas ir labs rādītājs. Vēl labāk, ja mēs šo grāvītu vai upīti varam izlaist caur dīķi. Tad mums šis ūdens būs mainīgs un tas būs vispār ļoti labi. Kā teikt, būs visu laiku svaigs ūdens dīķī. Mainīgs nebūs. Visas zaļos, nu, viss būs labi. Tad vēl jāskatās, no kurienes ir valdošie vēji rudenī, lai lapas nenes dīķī, jo, nu, drīzāk jau netālu lauku saimniecībā kaut kur jau lapu koki blakus ir. Jāskatās, vai šīs lapas vējš nepūš uz dīķa pusi. Tad to vietu vajadzētu izvēlēties, skatīties, kur tie valdošie vēji ir. Pēc tā izvēlēties šo dīķa atrašanās vietu. Nākošais, ko mēs varam darīt dīķa kopšanā, lai dīķis pēc tam maksimāli ilgāk būtu tīrs. Un, protams, pirmais vajag pļaut krastus. Jāpļauj krasti, lai viņi neaizaugtu. Ja aizaugs krasti, augs arī ātri ciet jau uz leju ūdenī, viss augs iekšā. Maksimāli vajag pļaut. Nākošais, ko var izdarīt, laist iekšā dīķī tādu zivi amūrs. Nu, protams, viņš jāskatās, kas jums tur sastādīts, kādi košumi augi sastādīti dīķī, nu te jārēķinās ar to, ka viņš jau nu nešķiros, viņš apēdīs visu. Nu, tas saimniekam jāskatās, kas viņam ir svarīgāk, tie augi vai lai izēd visus nevēlamos augus. Nākamais, vēl ir tāda ziva rotons. Rotons atkal arī dīķī visādi dzīvie nevēlami organismi savairojušies, gliemeži, vaboles, nedod Dievs vēl dēles. Nu, tad viņš apēdīs visus šos dzīvos organismus nelielos. Nu, protams, arī apēdīs visas mazās zivtiņas. Nu, jāskatās, vai ir jums tādas mīļas zivtiņas dīķī dzīvo, vai arī viņas pirms tam vajag ielikt kādu murdu un izķert un tad laist šo rotonu. Bet labā ziņa, tā, kad rotons savu darbu ir paveicis, divu varianti. Viņš, kad viss ir apēdis, tad viņš vai nu viņš ir kanibāls, vai nu viņš viens otru apēdis, jo viņas vairākas salaižam. Vai nu makšķerējam ārā, un viņš ir ļoti garšīgi ēdama ziva. Nomakšķērējam uz grila virsū un apēdam viņu pašu. Tas ir par tā dīķa uzturēšanu. Tālāk, ko var pastāstīt par akšanas vēl procesu. Nu, dīķis, pieņemsim, ir aptuveni līdz 2000 kvadrātmetriem. Tad mēs gan dīķi izrokam, gan visu zemi labā kvalitātē uzreiz izlīdzinām ar ekskavātoru, kā teikt, gatavs produkts īsā laikā. Nav tur gadiem kas jādara. Izrok un uzreiz zeme tiek nolīdzināta, viss ir skaisti un viss ir labi. Nu, ja ir lielāks par 2000 kvadrātmetru, nu, tad bieži vien jāņem palīgā buldozers. Nu, tur ir jāskatās, cik zeme mitra. Ļoti bieži jau, protams, dīķis tiek raksts mitrā vietā, un līdz ar to buldozers uzreiz īsti nevar šo darbu līdzināšanas izdarīt, vai tas darbs galīgi nav produktīvs, darbs sanāk. Tad ir zeme vienkārši jāatstāj uz kaut kādu pusgadu vai pat gadu, lai viņa nožūst. Tad var ņemt buldozeru, vest un visu smuki nolīdzināt. Tad tas darbs ir bišķi laikietilpīgāks. Ko darīt? Tāda ir būtība.
tikai brīdis, kamēr ūdens pietek, jāskatās, vai tas ir tikai no lietus ūdeņiem viņš uzpildīsies, vai tur ir gruntsūdeņi augsti, vai arī drenāžas sistēmas var pietekcēt, cik ātri viņš uzpildīsies. Viņš var uzpildīties pāris nedēļu laikā, citreiz paiet, kad ziema jānogaida, kamēr viņš piepildās. Viņš tā mālāja, tāds dīķis tiek izrakts, kurš faktiski tikai no gruntsūdens, kā ļodā stāv šis ūdens, tad viņš tikai būs pilns pēc ziemas. Visi sniegi pusīs pietecēs, tad viņš būs pilns. Tālūk, iesaku jums, tiklīdz jums ir radusies vēlme saimniecībā pēc dīķa, sazināties ar mums, mēs noteikti jums bez maksas palīdzēsim ar padomu, kā arī atbrauksim uz vietas jūsu saimniecībā, palīdzēsim izvēlēties šo dīķa vietu, kā arī izrunāt, kāda būtu labākā dīķa forma, lielums, kā teikt, sniegsim bezmaksas konsultāciju un ieplānosim darbus, un tik līdz laikapstākļi un darba grafiks un darba rinda ļaus uzsākt darbus tā uzsākam darbus un